Kristiāna, varbūt varat pastāstīt nedaudz par to, kur mēs šobrīd atrodamies. Mēs esam šeit Doble. Esam mana ģimene dzīvo šeit. Un uz šita teritorija es strādāju apmēram uz 1 hektāru zāle, ko es plau katru sestdienu Akioti traktorā. Pastāstiet, varbūt, kā jūs nonācāt līdz Ferrusam? Es apskatījos, kas pārdod mazais traktor, 200 līdz 500 ziegspēks traktors. Mini traktors. Jā, un es redzēju tam tas firma Kioti. Kioti was a no name for me. Jā, vispār no name. Bet tu gribi redzēt, kā viņš vispār iet, tu apskaties darbnīcā iekšā un tu apskaties cilvēkam, mehāniks. Un tas bija tas pozitīvs un ļoti labs cilvēks, kā menedžers bija tur. Un tad es runāju viņam un es stāstīju, cik liela teritorija man ir. Un tad es atnāks ar tādu modelis un tad tas bija vieglāk tikai runa par cenā. Un cena bija arī ļoti interesants. Ļoti labi, jā? Jā. Es tagad strādāju kopā ar Kioti apmēram 7 gadus. 7 gadi? Es pirmoreiz pirku 22 ziegspēks mazais traktor. Un visu laiku tu sēdi un plau zālē, tad tu gribi, protams, meklēt lielāks. Un tagad man ir 30 ziegspēks traktor, un tas ir tas vispār, kas man gribu, kas man vajag, kas man patīk. Jā. Apmēram 2 metru platums man ir, un tad es plau šeit. Apmēram 1,5 līdz 2 hektāri. Un man vajag apmēram 5 stundas par šeit. Bet tas nav darbs. Tas nav darbs, tā ir vairāk. Tas ir mana balans, kas man patīk. Jā. Es ar suniem staigāju uz lauka un mēs esam ārpusīte. Un tas ir mana sestdienas, kā es dzīvoju. Kā jūs dzīvojat, kā jūs atpūšaties? Atpūst, pareizi tas sauc. Kioti man ļoti patīk, tāpēc es pirku arī otrais traktor. Tas mazais es strādāju 5 gadu bez problēmas. Un tā es domāju, ok, tagad es ņemšu bišķiņ lielāks. Cena bija labs. Viņš taisīs man super tāmu par šeit. Viņš pirka man mazais atpakaļ un es pirku tas lielais. Mēs paņēmām jūsu iepriekšējo traktoru un jūs jau izvēlējāties lielāku traktoru. Pirmais punkts, kāpēc es pirku tādu Kioti traktor pie Ferrus. Jūs Ferrus nav tik liela firma, bet mēs esam bišķiņ kā ģimene, sapot, viņam ir tas vieglāk strādā. Viegli strādāt, jā. Mēs ļoti priecājamies par to, ka jūs esat nonācis tieši pie mums. Mums ir svarīgi, kuri ir apmierināti, kuri priecājas strādāt ar mums. Kā jau jūs teicāt, mēs esam tāda kā komanda, jūs piezvanat. Jums ir nepieciešams servis, jums ir nepieciešams rezerves daļas vai apkopes. Un mēs ātri noreaģējam jums vajadzīgā laikā, pat jums nepieciešamos apstākļos un vietā. Me as a client, I should know before I go to you what I want. Then we can come together. It's perfect. And I have experience with this. I can say I'm absolutely happy to work with Ferrus. And I can tell you, when a neighbor is asking me how I'm happy with this, I advised already another farmer to buy Ferrus. And he has a small farm, and he bought the bigger one, the 60 horsepower tractor. Nu, viss kārtībā? Viss ir kārtībā, apkope ir veikta, eļas ir nomainītas. Tu rakstīji arī visu? Ir uzlīmes, motorstundas vai gada intervāls, kas pienāk ātrāk, motorstundas vai gads. Skaidrs. Traktors ir tehniski ļoti labā stāvoklī. Jep, nu perfekt. Lai labi ripo. Paldies tev. Tad līdz nākušā gadu. Jā, es jums vēlos pateikt lielu paldies, kad uzņēmāt mūsu savā īpašumā. Atvedām jums no Ferrus nelielu dāvaniņu. Paldies. Nu, paldies par foršu sarunu, par sirsnīgām sarunām, par atklātību. Ok. Tas super. Paldies. Lai labi kalpo Kioti traktors. Jep. Lai viss notiek. Mana traktora ir speciāla konfigurācija manuāli. Tāpēc tas ir mana bērnība laiks, ko es mācīts, kā brauc traktoru. Un tāpēc es pirku arī šeit. Tas bija speciāli, ko es gribu. Šodien, protams, visu automātiski tikai priekšā, atpakaļ un tā. Es gribu, angliski saka, feel the tractor. When I'm walking, I want to feel the tractor. Un tas ir tas arī, kā es gribu mācīt mana mazbērns. Es gaidīju mana mazbērns, arī es gribu mācīt viņa, kā brauc traktoru. Un nav tikai priekšā, atpakaļ, lai tu saproti tas visu.